Look great, feel great with the Reebok Easy Tone collection of shoes, pants, and tops. Get moving with Easy Tone. Labdien! Es sveicināts sievietes pasaules vingrošanas video jaunajā sezonā. Mēs jums piedāvājam vingrošanas video ar Reebok Traintone apaviem. Šo apavu zoli ir speciāli veidota tā, lai radītu papildus nestabilitāti, tādējādi spēcīgāk nodarbinot kāju un dibena muskuļus. Jūs varat iegūt slaidākas kājas un dibenu. Ja jums šādu apavu nav, jūs mierīgi varat vingrot vienkārši uz mīkstākas virsmas, uz segas vai paklāja. Tas radīs līdzīgu efektu. Vingrojuma kompleksu rādīs Agnes. Nu tad ko? Apavus kājās vai segu zem kājām un ejam vingrot? Nostājies taisni, ceļi nedaudz ieliekti, vēders ievilkts. Pacel rokas plecu augstumā, atcel kāju no grīdas un saliek celīt silā augšā, uz priekšu un atpakaļ. Mēģini noturēt korpusu taisnu. Papildus nestabilitāte, kas rodās no apavu vai mīkstās virsmas, liks spēcīgāk strādāt tavai kājai un dibenam. Izpildi vingrinājumu 15 līdz 30 sekundes un samaini kāju. Stāvi taisni, ievilkts vēders, nedaudz ieliek ceļi, rokas plecu augstumā. Pacel vienu kāju, salieku celī un kustini viņu pa labi, pa kreisi. Mēģini noturēt ķermeni pilnīgi taisnu. Ja tas ir grūti, pildi kustību lēnāk. Izpildi vingrinājumu 15 līdz 30 sekundes un samaini kāju. Nedaudz dinamiskāks vingrinājums. Ieliec rokas sānos, 3 reizes lec ar kājām vaļā, 3 reizes kopā. Ja tas tev šķiet pa vieglu, pieliec klāt rokas. Izpildi vingrinājumu 30 sekundes. Nākamais vingrinājums. Pacel rokas uz augšu virs galvas, nolaid rokas pie kājām, noliecies. Izliec vienu kāju, otru kāju atpakaļ. Pieliec uz priekšu un uzsaliec augšā, izstiepiet rokas uz augšu. Mēģini darīt to ātrāk. Ja tas tev šķiet pa vieglu, dari to pašu lecienā. Ja vēlies izaicinājumu, uzceļoties augšā, palecies. Nolaidies ar rokām pie grīdas un saliec priekšējo kāju tā, lai celis atrodas virs potītes. Pārbaudi, lai priekšējā kāja tiešām atrastos 90 grādu leņķī. Pieturies ar pirkstu galiem vai plaukstām pie grīdas, ieelpo caur degunu un sasprindzini vēderu un aizmugurējo kāju liec pa kreisi, pa labi. Izpildi vingrinājumu 20 līdz 30 sekundes un samaini kājas. Nākamais vingrinājums iesēdieni ar lecienu. Izliec kājas plecu platumā, virsgalu vieglu zāru. Ieliec rokas sānos, 3 reizes iesēdies un palicies.
Ja esi gatava izaicinājumam, pievieno roku kustības. Ja arī tas tev šķiet pa vieglu, cel rokas virs galvas. Izpildi vingrinājumu 20 līdz 40 sekundes. Nostājies taisni un pacel saliektas rokas plecu augstumā. Pacel vienu kāju saliektu celī. Sasprindzini vēderu, neizliecies mugurā. Ieelpo caur degunu, uz izelpu griezies sānis, atverot rokas taisni vienā līnijā. Izpildi 3 reizes un griezies uz otru pusi. Izpildi vingrinājumu 20 līdz 40 sekundes un maini kāju. Nākamais vingrinājums atgādinās slēpošanas trenažieri. Nostājies uz vienu kāju, pacel pretējo celu un pretējo roku. Ja tas tev šķiet viegli, turpini iesaisties apakšējā kājā. Palielini roku kustības un tempu. Izpildi vingrinājumu 20 līdz 40 sekundes un maini kāju. Tev noteikti mājās atradīsies kāds trenažieris, kas ir speciāli domāts šī vingrinājuma izpildēji. Noderēs zemes soliņš vai galdiņš. Nostājies taisni un kāp augšā uz soli ar labo kāju un ar kreiso. Lai palielinātu intensitāti, tev atliek kāpināt tempu vai palielināt kāpšanas augstumu vai cilāt rokas virs galvas. Izpildi vingrinājumu minūti līdz 2 minūtes. Apsēdies uz sola vai galda, noliec rokas gar sāniem, atspiedies pret virsmu un piepacelies ar sēžamvietu nos no tā. Veic 3 reizes roku saliekšanu. Tad uzcelies augšā un pacel kāju. Atkārto vingrinājumu. Šoreiz cel otru kāju. Ja nogursti, vari pa vidam atpūsties, bet kopumā izpildi vingrinājumu minūti līdz 2 minūtes. Kad esi pabeigusi šo vingrinājumu, vari atkārtot visu vingrinājumu kompleksu vēl 1 vai 2 reizes.